Labdien, cienījamie brīvības studijas skatītāji! Šodien esmu aicinājusi studijā Igoru Meju un Aivaru Strakšas, jau daudzkārtēji mūsu viesi ar ļoti interesantām tēmām, kā parasti. Šodienas tēma – kompradoru buržuāzija. Igor, kas ir šis vārds kompradoru un kā kompradoru buržuāzija šodien raksturo Latviju? Ja skatās uz valsti, vienmēr ir svarīgi saprast, kā darbojas tās elite. Vai viņa ir elite, vai viņa ir patstāvīga. Līdz ar to arī, ja skatās tie, kas šeit grib kaut ko darīt no ārzemju puses, viņi analizē eliti. Tas ir pilnīgi normāli. Ja? Viņi analizē, ko var sagaidīt no šīs elites, kāda būs tās uzvedība, sevišķi runā par lieliem investīciju projektiem. Un Latvijas gadījumā, diemžēl, to kādreiz mēs dēvējam arī par nacionālo buržuāziju, mēs redzam, ka tā ir nobīdīta pilnīgi malā, tā skaitā arī pašvainīgi, un ir izveidojusies tā saucamā kompradoru buržuāzija. Kompradori tie ir tie, kas atrodas starp ārējiem spēlētājiem un vietējo tirgu. Un šajā gadījumā viņi pārstāv šīs ārējās intereses, nevis vietējās intereses, vietējās sabiedrības intereses. Un, principā, šo kompradoru buržuāziju, šodien pārsvarā pārstāv tie, kurus mēdz dēvēt publiskajā telpā par sorosītiem. Es pat teiktu vairāk, viņi pārstāv ārējo aizdevēju intereses. Kāds ir šīs intereses bez procentu saņemšanas, tas ir garāks stāsts, jo mēs redzam, ka tur nav tikai nauda, tur nāk arī zināmas ideoloģijas imports līdzi. Ja? Un kamēr mēs šo spēles noteikumus nepamainīsim, tad, principā, protams, pašvaldību līmenī visu laiku kaut ko varēs darīt. Tur uzbūvēt kādu jaunu objektu, nobruģēt ielu, bet kas attiecās uz lieliem nacionāliem projektiem, kas attiecās uz kaut kādu patstāvību, tā skaitā arī uz ārpolitiku, ja, kas ir mūsu draugi, kas nav uz mūsu reālajām, objektīvajām, ekonomiskajām interesēm, kamēr būs šī kompradoru buržuāzija, izmainīt kaut ko būs ļoti grūti. Brīžiem ir sajūta, ka Latvijā gandrīz vai praktiski viss ir izpārdots vai pārdots, ka mums pašiem kā nācijai šeit vairs nepieder nekas. Un ir tāda arī sajūta, ka to savu daļu suverenitātes mēs esam jau pārdevuši vai atdevuši citiem saimniekiem, varbūt sauksim to šai gadījumā, varbūt Eiropas Savienība, jo kas bija sākumā domāts kā ekonomiskā savienība, pašlaik mēs viņu jau faktiski uztveram kā politisku savienību, kurā mums tiek visu laiku diktēts, ko darīt, kā, par cik, ko mēs tirgojam un par cik tirgojam, ko likvidēt, ko nē. Tas viss tiek, kontrolēts kaut kur ārpus Latvijas robežām. Nav jau vairs tālu līdz tam, kā tas bija Latvijas PSR laikos. Ja? Varbūt, Aivar, jautājums tev. Kāpēc šī valsts pārvaldība ir tādā strupceļā, jeb kas ar to valsts pārvaldību notiek? Kā mēs esam nonākuši tik tālu? Valsts pārvaldība ir, katra tauta var pat izlemt, kā viņi pārvalda savu valsti. Ja? Tik tālu tur, viss ir skaidrs, mums ir sava satversme. Satversmē ir noteikts, kas šeit ir šajā teritorijā galvenais, bet, ja mēs tā paskatāmies realitātē, ja, paskatāmies mūsu, valdošās politiskās elites, diskusijas ar sabiedrību, ja, cik bieži, kad pēdējo reizi vispār kāds ir dzirdējis to, ka kāds no politiķiem izejot uz tribīnes saimā saka, mēs darīsim tā, jo tas ir Latvijas tautas intereses. Tas ir mūsu tautsaimniecības intereses. Ja? Tas ir mums vajadzīgs. Ja? Parasti izejot tribīnē, tad, kad jāpieņem kaut kāds jautājums, kur tauta īsti atbalsta varbūt, lai vajadzētu, tas ir Eiropas Savienības prasības. Eiropas Savienība no mums to prasa. Un tad tas jautājums rodas tāda pretruna. Ja? Mēs jau iestājāmies Eiropas Savienībā kā ekonomiskā savienība. Jūs pareizi teicāt. Ja? Bija, protams, vēlmē un sapratnē to, ka viņi tālāk ies kaut kādā politiskas savienības veidošanās virzienā. Tas, es negribu šeit nekādu
emocionālu, tas labi vai slikti, bet bija tāds nolemts. Ja? Un tad būtu skaidrs, saprotams, ka, ja ir izveidota kaut kāda politiska savienība, tad šī politiskā savienība uzņemas atbildību par visu teritoriju. Acīm redzot, tad mums vajadzētu tur satversmi pamainīt, tad mums vajadzētu pielāgoties, ja mēs būtu viens liels atkal savienības sastāvdaļa. Ja? Bet rezultātā, kas mums tagad nonāca, tas process ir apstājies. Ja? Tas Lisabonas vienošanās netiek šobrīd uz priekšu virzīts. Un kas tad tagad notiek? Ja? Tā ekonomiskā sastāvdaļa, ekonomisko lēmumu pieņemšana, kaut kādā ziņā viņi tiek jaukti ar politiskajiem. Ja? Mēs redzam, ka mums politiskus uzstādījumus, neskatoties to, ka mēs esam neatkarīga valsts, mums Eiropas Savienība diktē politiskas lietas. Ja? Un tas nav pareizi. Es nedomāju, ka mēs, balstojot par iestāšanos Eiropas Savienībā, teicām, ka mēs atteiksimies ne tikai no ekonomiskām kaut kādām savas ekonomiskās suverenitātes, ko mēs tajā brīdī mēs teicām, mēs pakļausimies, bet arī no politiskās šīs kaut kādas suverenitātes. Un tad tajā gadījumā mums, satversmē būtu kaut kas jāmaina. Mums ir neatbilstība par to, kam pieder tā, reālā vara, ja? un kas mums ir rakstīts. Tāpēc mēs kādreiz domājam, ja? Vara pieder Latvijas tautai. Ja? Tad patiesībā tas jau, manuprāt, diezgan sen nav, jo mēs redzam to, ka mums Stambulas konvenciju mēģina uzspiest, ja, kur tur ir tautas kaut kāda vēlme. Tauta pretojās ar visiem iespējamajos veidos. Mums ir maza grupa, kam tas interesē, kam tas liekas svarīgi. Un tā, ka mēs, veidos ar šī valdība, tad pirmais jautājums jau nebija par to, kā mēs atdosim parādus, kā mēs sakārtosim tautsēmniecību. Jautājums ir par to, ka jūs esat par Stambulas konvenciju, vai pret. Ja? Tātad pēc šī principa tiek atlasīta šī koalīcijas partijas. Ja? Un savā ziņā tas bija tāds, kā kukulis, varētu teikt. Ja jūs piekritīsiet, ja jūs mums ļausiet Saeimai cauri dabūt šo Stambulas konvenciju, tad mēs jums iedosim kaut kādus amatus, tad mums būs kaut kādas ministrijas, jūs to varēsiet saimniekoties. Mums tas maz interesē, bet mums vajag šito. Ja? Tātad jautājums ir par to, ka tā realitātē tā vara un intereses, kas tiek realizētas šajā teritorijā, viņas nav ne Latvijas tautas ekonomiskās intereses, ne arī politiskās intereses, ja mēs tā skatāmies. Un ja šeit netiek realizētas Latvijas tautas ekonomiskās intereses, tiek realizētas kaut kādas citas. Ja? Tātad, un kāpēc mēs sagaidām to, ka Latvijas tauta dzīvos labāk, ja? Ka Latvijas tautai, ka kaut kas tiek darīts, tā, lai mēs te labāk dzīvotu. Ja? Tāpēc man liekas, ka šeit ir tāda fundamentāla problēma. Ja? Kurš šajā teritorijā ir galvenais un kurš šajā teritorijā, kā ekonomiskās intereses šajā teritorijā tiek realizētas. Ja? Un tas ir ļoti būtiski, lai nevajadzētu, pēc tam kaut kā sevi vainot vai kaut kādos maldos dzīvot. Pēdējā laikā jau ir klāji redzams, kā tiek pirkta šī tā saucamā pseido elite. Jauns fenomens parādījies, visu laiku viņi kaut ko pēta par neadekvātām summām. Neviens neuzdod jautājumus, kāds ir rezultāts. Sākās jau no Covid laika pētījumiem, un tie cipari tomēr ir 6 cipari. Tie nav kaut kādas tā nav sīka nauda. Protams, ka tā varbūt ir sīka nauda to acīs, kas uztur šeit šo režīmu, bet viņi izvēlās šeit tā saucamos pārvaldītājus, kuri ir gatavi, priekš Latvijas apstākļiem par pietiekami labu naudu pārdoties un uzturēt nepārtraukti šo naratīvu, kas tiek uzspiest mums no ārpuses. Jo tiešām pareizi Aivars teica, es viņam pilnībā piekrītu, tam nav nekāda sakara ar Latvijas tautas interesēm. Un tiek vēl arī tie cilvēki, kuri mazliet apšauba, jeb tiešām no sirds apšauba šīs te vērtības, jeb antivērtības, tad tie tiek pazemoti. Un, cik es zinu, tad pat mūsu bijušais premjers Kariņš Eiropā pat atļāvās izteikt tādu nicinošu piezīmi, ka tie, kas ir pret šīm te ģimenes vērtībām, ka tie vispār ir saucam par Kremļa aģentiem vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tātad tu nekādā gadījumā nedrīksti nodot mūsu valdošās koalīcijas uzstādījumus. Tas manās acīs tas izskatās tiešām pēc kaut kāda tirgus, ka kādam ir šī tirgus paciņa ir jāpārdod un viņi to dara.
Un viņi to dara neskatoties uz mūsu bērnu un mazbērnu, teiksim, morālām vērtībām un mūsu kultūras mantojumu un to, ko mēs esam gadu simtiem audzinājuši saviem pēctečiem no tautas dziesmām un teikām, pasakām. Nu, tā tad, kur paliek šīs te attiecības starp tiesībām un atbildību, jā? Cilvēkiem vai tautai ir šīs te tiesības un kas nes atbildību par to, Tad mums jāuzdod jautājums, tā ir valsts un tiesību teorija, priekš kam vispār pastāv valsts. Valsts pastāv priekš tā, lai nodrošinātu attiecīgā teritorijā attiecīgas nācijas tautas attīstību. Ja? Priekš tam pastāv valsts. Ja tā nav, tad tā ir teritorija. Tā kā tāds tirgus laukums, kurā principā var iemest kādu preci, kuru tu piespiedu kārtā vēl lietas kādam nopirkt. Vai ir izdevīgi vai nav. Un, ja runā par ekonomisko izdevīgumu, tad, ja mēs paskatāmies, ka uzblīdusī valsts pārvalde ir sasniegusi tādus apmērus, ka viņi pilnībā neatbilst ekonomiskajai realitātei. Un cik ilgi tas var turpināties? Tas var turpināties tik ilgi, mēs par to jau esam šajā studijā daudz runājuši, kamēr mums ļaus pārkreditēties un būs Eiropas fondu dotācijas. Tajā brīdī, kā tas beigsies, mēs varam pieredzēt tādu kritumu, ka daudz pat nespēja iedomāties, cik tā lejup eja var būt strauja un graujoša. Jā, mēs jau pat nezinām, kas ir jaunai vienotībai vai nacionālajai apvienībai, kas ir viņu kaut kādi, saimnieki vai, teiksim, tie, kas viņiem liek darīt to, ko viņi dara. Šeit faktiski notiek kaut kāda aizkulišu spēle. Kaut kāds mēs no malas to uztveram un redzam kā tādu tirgošanos. To mēs ļoti skaidri varējām redzēt tagad, kad ministru kabinets tika sastādīts jaunais. Tur tiešām ar tautu ir maz sakara un ar vēlēšanām. Un, kas ir īstais un patiesais pārvaldītājs šai, kā tu saki, teritorijai, jo par valstiskumu tiešām ir jāšaubās. Pārvaldītāji tātad ir ārpusē, tīri Latvijas Republikas kreditori patreizēji. Es uzskatu, ja tu esi kādam parādā, tad aizdevējs tev diktē nosacījumus, kuri tev ir jāpilda. Tā skaitā nemateriāls nosacījums. Tā ir tā pati Stambulas konvencija, šīs jaunās tā saucamās vērtības. Un, diemžēl, kā mēs redzam, sevišķi galvaspilsētas gadījumā, cilvēki, kas ir atnākuši, es viņus saucu ar tām jaunajām vērtībām, viņa saimnieciskā dzīvē parāda absolūtu nespēju. Un Rīga ir tipisks piemērs tam šobrīd. Jo viņi nesaprot, ko nozīmē risināt jautājumus pēc būtības. Saimnieciskajā dzīvē, praktiskajā dzīvē no runāšana vien nepietiek. Tur ir procedūras, tur ir jāprot darbus organizēt, un vienkārši viņiem šo spēju nav, bet viņas tad arī nav pieprasīts. Pietiek ar to, ka tu, tā kā boļševiki savā laikā, tev ir revolucionārā pārliecība, tu par kaut ko iestājies, bet, ja tā tiek veidot Latvijas ekonomiskā dzīve, tad mēs tiešām ejam strauji uz bezdibeni. Ko mēs vai kaut ko mēs varam mainīt? Es zinu, ka viens no veidiem, ka var mainīt kaut ko, tas ir cīņa par reālu varu, tā kā par vēlēšanās piedalīties un iet uz Saimu, cīņa par reālu varu. Ko vēl var mainīt? Principā tas iespējas, ja grib kaut ko mainīt, ir divas. Ja? Viena ir tā leģitīmā, politiskā, par kuru mēs visi arī iestājamies. Otra ir populāra kaut kur tādās zemēs ar citu temperamentu, ka, ja vieni nepatīk, tad mēs šitos necam nost, ja? Kaut ko ar viņiem sliktu izdarām, un tad būs citi, ja? Kas it kā būs labākie. Ja? Tātad vienīgais veids, kā Latvijā kaut ko mainīt, ja? Ir vienkārši piedalīties aktīvi politiskajā dzīvē, paust savus uzskatus un balsot par tām lietām, teiksim, kas katram ir svarīgas. Ja? Un mums jau ir, kaut kā tā bišķi vairāk ir jāpiedomā, jo bieži vien jau, teiksim, tā balsošana ir tā, labi, lai kā ir, bet es labāk balsošu par to veco, vismaz, cerams, ka vismaz sliktāk nebūs. Ja? Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka, teiksim, tur tās pēdējās kaut kādas tur jau 3 Saeimas vēlēšanas, katru reizi ir sliktāk. Ja? Tā kā tas princips, ja, balsošana labāk par to, kas ir, lai nebūtu sliktāk, viņš nedarbojas, ja? Tad vajadzīgs ir kaut kas jauns. Ja?
tās politiskajām elitēm Latvijā ir jānomainās. Ir vajadzīgi jauni cilvēki, un es domāju, ka, teiksim, tas liels izaicinājums šobrīd ir tai paudze, kas ir starp 30 un 40 gadiem. Nevis pukt prom no Latvijas, ja, bet saņemties. Jo te pārējā pasaulē arī vajadzīgi tikai tāds lēts darba spēks. Ja. Tur kaut kādā veidā tu arī dzīvot, eksistē, bet tā nebūs tava dzimtene un ir mūsu zemes. Ir arī valstis, teiksim, kur arī tavi bērni vēl nebūs. Pat tad, ja viņi būs pilsoņi, viņi vēl nepiederēs vietējai kopienai, mazbērni varbūt. Ja. Tā kā jautājums ir tas, ka mums šī zeme ir, mums ir iespējas šeit veidot to politiku un ekonomiku tādu, kāda vajadzīga mums šai teritorijai cilvēkiem, kas šeit dzīvo, un mūsu vietā neviens to nedarīs. Tas, ka teiksim, par to valsts pārvalde ir ļoti vienkārši. Ja grib kaut kādā veidā iegūt lielāku kontroli par resursiem kādā svešā zemē, vajag panākt tā, lai šīs valsts pārvalde vairs sevi neasociētu ar šo zemi tik daudz. Ja? Un, kā mēs redzam, var aptaujāt ierēģus, sevišķi tādu augstāku ešanu, kas viņu sapņu mērķis Brisele. Ja? Tiksim uz Briseli, tur būs ar kārtu lielākas algas, un tas ir tas sapņu piepildījums. Ja? Un ja jau tas, teiksim, cik tad lojāli, teiksim, šajā ziņā ir Latvijas ierēģi savai valstī, ja viņu mērķis ir izpatikt Briselē, nevis Latvijai. Un mēs šajā ziņā kaut kāda iemesla dēļ mēs esam unikāli, ja, teiksim, jo pat Eiropas Savienības, kad strādāju vēl dzelzceļā, ja, bija kādreiz nesapratni no tiem komisijas cilvēkiem, ja, vai tiem cilvēkiem, kas atbrauc, kāpēc jūs, mums lielas problēmas bija bieži viens ar to, ka mūsu CEFLA, mūsu šīs Eiropas Savienības naudu uzraugošās, dalošās iestādes tik stingri piegāja, ka pat no Eiropas teica, paklausieties, nevajag taču šitā savējos mocīt. Ja? Tas nav vajadzīgs. Ja? Viņi strādāja nevis mūsu pusē, kā dabūt vairāk naudas uz Latviju, ja? Bet kā izpatikt Eiropai, kā mazāk samaksāt, neuzņemties risku. Ja? Galvenais, lai viņiem viss tur būtu paskaisto. Kas tur notiek ar to lauksaimniecību, kas tur notiek ar vispār, jo tas vien neinteresē. Ja? Tā apmēram. Vēl ir arī vēl viens veids, kā, varbūt ka tā ir tā kā trešā tāda iespēja, kad maksimāli censties nesadarboties ar to, kas ir tik neloģisks vai kas ir tiešām pretrunā ar mūsu valsts, kā saka, vai pamatnācijas morālo un mentālo stāju, vienkārši nesadarboties, jo tie absurdi, kas pašlaik, man liekas, pirms tam mēs ar tevi runājām, ja, par šiem te absurdiem slēgt jūras un slēgt dzelzceļus un mainīt sliedes vai kaut kādu tam līdzīgu absurdi, kur tu vienkārši tikai tracina cilvēkus un veido vispār Latviju pa kaut kādu izolētu. Ir vēl viens blakus. Vienkārši nesadarboties un nepiedalīties tajā absurdā. Ir vēl viens blakus efekts visam tam, par ko mēs runājam. Tas, ka iedzīvotāji vairs neņem pa pilns vietējo varu. Jo viņi vienreiz pasaka, kaut kādu absurdu spridzināsim tur Pasaules tirdzniecības centru. Bija šo cekas māju. Joprojām viņi stāv. Elizabetes ielā. Jā, celsim tās vietā koncerta zāli. Tad viņi paziņo, tagad kaut ko jaunu es dzirdēju, ka sliedes mainīs. Lai Krievu bruņu vilciens nevar iebraukt Latvijā. Ja? Un ik pa brīdim to klausies, un tad viņi apgalvo kaut ko, kas neatbilst patiesībai. Ka tomēr skolotājiem algas tur nesamazinās, bet palielinās. Ja? Un tie, kas klausās un sevišķi, kas saprot to tajā brīdī, jo tas attiecās uz viņiem, viņi šo varu sāk nevis nemīlēt, ja? Viņi pat vēl trakāk, viņu neņem pa pilnu. Tā nav viņu vara. Un principā ir divas bīstamas lietas valstī. Ja cilvēki vairs masveidā neņem pa pilnu to, ko stāsta viņiem oficiālie mēdīji, viņi aiziet no lokālās informatīvās telpas, kas Latvijā daļai jau ir noticis, un otrs, ka viņi neņem pa pilnu un neuztver nopietni esošo valsts pārvaldi. Es, piemēram, pēdējā laikā vairs nevaru izsekot, kurš tur ir kuras ministrijas ministrs. Kādreiz tomēr bija tur personības. Tas cilvēks asociējās ar kaut ko. Ja viņš bija to amatu ieguvis, varēja redzēt, ka viņš tomēr kaut ko saprot. Šodien, sākot jau ar pirmo valsts izpildvaras personu un ministriem, es vairs nesaprotu, kas tie ir pa cilvēkiem, kā viņi tur nonāk, kas viņus izvēlās.
ko viņi runā, ko viņi dara. Es esmu redzējis kaut kādus izrakstus no ministra kabineta sēdēm. Tur viņi ir tādā valodā, ko bez tulka saprast nevar. Un, manuprāt, šī tendence liecina par to, ka tiešām tuvojas šīs sistēmas agonija. Un es domāju, ka drīzumā mēs arī piedzīvosim vēl vienu otru mīta krišanu. Es atceros, 90. gados bija viens mīts, ja, piemēram, Latvijas ceļš vairs nebūs tur varā, tad liberālās reformas un šis kapitālisms, kāds viņš ir Latvijā, beigsies. Latvijas ceļš pazuda no politiskās skatuves. Nāca citi nosaukumi, nav svarīgi šajā gadījumā. Ja? Un es domāju, tās pats mīts ir, ja vienotība ar saviem satelītiem pazudīs no politiskās skatuves, arī nekas briesmīgs nenotiks. Ja? Vienkārši tiem, kas ir ārpusē, viņiem būs jārunā ar citiem cilvēkiem, ja? un būs jāvienojās par kaut ko. Un tad ir jautājums, vai būs tā, kā Aivars teica, ka šeit ir tāds kaut kāds vagaru pulciņš, kurš to cenšas padarīt šeit nepanesamu dzīvi tiem, kas šeit dzīvo, visādā veidā, vai šeit būs kaut kas jau tuvosies tam, ko saucam par nacionālo buržuāziju, par nacionālo eliti, ja, kura, diemžēl, Latvijā tā joprojām arī nav izveidojusies. Mēs nevaram nosaukt kaut kādas ļoti bagātas ģimenes, ja, kuras ietekmē Latvijas politiku. Savā laikā mēs cerējām uz emigrācijas latviešiem. Diemžēl viņi pārsvarā šeit nokārtoja savus īpašumu tiesības, mantojuma tiesības, kas bija saistītas ar Pirmās republikas aktīviem. Un arī viņi šeit neattaisnoja to, kas bija cerēts. Tad, kā pareizi Aivars teica, ja, ir tagad jānāk paudzē 30, 40 gadi, kas ir izglītoti, bet ir jābūt arī kaut kādiem vecākiem, ja, kas viņus ievirza, ja, viņus pievelk. Jo viss jau ir atkarīgs no cilvēkiem. Jācer uz kādu paudzi, kur ir izaugusi kā patrioti, jo tiešām Latvijas patrioti tie ir pašlaik tādi ļoti... Diana, te ir viena būtiska lieta. Redzi, ja masu mēdīji vai esošā informatīvā telpa rada priekšstatu, ja, ka te nevienam nav nekas svēts, visu ir gatavi pārdot, ja, visi ir zagļi, ja, visi tur, es domāju, ka ir liela daļa sabiedrības, kura tāda nav. Bet vienkārši viņiem vārdu nedod, viņus nezina, un es domāju, varētu atrast jebkurā nozarē cilvēkus, kas strādā, ja, kuri reāli var nomainīt pilnīgi mierīgi šo esošo tā saucamo kompradoru buržuāziju. Iespēja nomainīt šo buržuāziju ir arī, ja mēs aicināsim cilvēkus parakstīties par Saeimas atlaišanu. Cik es zinu, tad 1. novembris ir tuvu, un iespējams, ka šāda aktivitāte būs iespējams cilvēkiem parakstīties par Saeimas atlaišanu. Ko jūs par to domājat? Es domāju, ka partija Latvija pirmajā vietā, ja viņi to sāks darīt, tad uzticība šim politiskam spēkam palielināsies, un tieši pretēji, ja nekas nenotiks, tad arī, diemžēl, šim politiskajam spēkam ir iespēja aiziet pa to taku, ja, pēc kuras vairāk atgriešanās nav. Ja. Es šeit gribētu nedaudz pirms kaut ko nomainīt, jāsaprot, uz ko nomainīt. Ja? Vai mums ir redzams kaut kāds, kas tad būtu tie jaunais tas spēks, kaut kāda konsolidācija apakšai būtu notikusi, kas varētu nākt ar kaut ko labāku. Ja pretējā gadījumā dabūsim tos pašus vēžus, tikai sašķirots pa citām kulītēm. Ja? Tā kā es neesmu liels piekritējis šobrīd, Saeimas atsaukšanu, jo es neredzu, ko likt vietā. Ja? Mēs varam kaut kādu nestabilitāti uz kaut kādu gadu izveidot, ja? Bet tik ilgi, kamēr, kā Igors teica, šī nacionālā mūsu buržuāzija neapzināsies savas tiesības, pienākumus uz šo teritoriju, nespēs vienoties un sanākt kaut kādā ziņā kopā, ja? Nekas mums nemainīs. Mēs varam mainīt, atsaukt, sasaukt Saeimas. Ja? Tam nav nekādas nozīmes. Valstī nav izveidojas tāda saimnieka sapratne tajos cilvēkos, kas saka, ok, es gribu nākt, es gribu šeit kaut ko sakārtot. Ja? Nevis nopelnīt, sakārtot savas šteles, ja? Bet vienkārši sakārtot šo valsti. Ja? Un arī man pēc tam būs labi. Ja?
Tu jau nedrīkst aizmirst, ka cilvēks jau pats sevi nekad neaizmirst. Iesim varbūt pa solītim, iesim, teiksim, pa pilienam, jo glāze sastāv no pilieniem un jūra sastāv no pilieniem. Iesim pakāpeniski uz priekšu, un ja šī cerība, ka tautai iesaistoties parakstu vākšanā un dabūt kaut vai dažas balsis vairāk Saeimā, kas atbalsta, piemēram, kāda sakarīga un laba, pozitīva, liederīga likumā apstiprināšanu, kaut vai dažas balsis panākt vairāk, lai mēs varētu nepieņemt šo te Stambulas konvenciju, arī tas jau būs ļoti liels solis. Ja? Tā kā pa pilieniņam, pa solītim uz priekšu, bet galvenais ir arī piekrītu Igoram, ka lielākā tautas daļa tomēr ir ar gaismu un ar veselo saprātu apveltīta. Cerēsim uz visu to gaišāko un labāko, un ka mums izdosies šīs te balsu vairākumu panākt, kaut vai, piemēram, ar šīm te Saeimas atlēšanu un jaunām vēlēšanām. Paldies jums šodien par uzmanību. Paldies, Aivar, paldies, Igor, par sarunu. Ceram tikties ar jums atkal. Paldies, mīļie skatītāji, ka jūs mūs skatāties. Visu gaišu!